Šis pasākums dod ļoti labu iespēju iegūt papildus zināšanas. Savā prezentācijā, protams, par to es arī runāju, ka šis arī ir šis lielais izaicinājums robežsardzei. Migrantu instrumentalizācija, liels skaits personu vienā dienā, Latvijas-Baltkrievijas robeža 172,9 km. Attiecīgi vairākas grupas vienlaicīgi 20, 30, pat 50 personas vienā grupā. Tradicionāls robežsargu norīkojums 2 robežsargi. Tātad 2 robežsargiem jāspēj apturēt 30 personu grupas uzbrukumi, fiziskā pretdarbība. Šie ir tie izaicinājumi un, protams, arī personāla pietiekamība. Mēs sūtam no citām pārvaldēm regulāri uz Baltkrievijas robežu, lai nodrošinātu šo personālu. Robežsardzes koledžas papildus sūtam studējošos, lai sniegtu atbalstu. Šie arī ir šie lielie izaicinājumi.